Labvakar! Mazliet pajokojām, tagad nopietnāk. Mums ir vajadzīgs pārmaiņas, bet vispirms jau sevi. Un tāda, kāda esam mēs paši, tāda ir mūsu valdība. Tātad mums ir vajadzīgi jauni cilvēki, pilnīgi jauni cilvēki, kas nav bijuši šajā sistēmā iekšā un kas saprot, kas šodien ir jādara. Jānomaina sistēma. Palika jau padomlaika sistēma, nekas jau nav mainījies ar visiem to cilvēkiem. Šodien arī pasaulē neviens nesaprot, kas notiek. Ir milzīgi daudz apgabali Amerikā, Eiropā, kur likvidē rūpniecību un pārved visu uz Austrumu Āziju, tāpēc, ka tur ir lētāks darba spēks. Un te nu tagad pasaulē ir krīze, jo ir tas vecais likums, kas grib visu, tas nedabū neko. Es šorīt tā garām ejot dzirdēju frāzi, ka mums esot dumji cilvēki, jo nav pietiekoši gudri uzņēmēji. Mums nav. Tā nav taisnība. Mums ir gudri cilvēki. Tikai ir viena lieta. Naudiņu var nopelnīt tikai un vienīgi ar darbu. Un ar tādu darbu, kad mēs samaksājam arī cilvēkiem, kas to darbu dara. Ne tikai naudiņu savāc tas, kam pieder uzņēmums. Nu jā. Padomlaika sistēma. Taisni tanī laikā aldziņas bija niecīgas un viss aizgāja valsts kasē. Nekas jau nav mainījies. Un tad lūdzu padomājiet, kam mēs varam uzticēt valsts vadību. Un, lai piedod Zaklerkungs, arī viņš ir vecās sistēmas cilvēks. Mums ir vajadzīgs gados jauns premjers, kas ir sācis no nulles varbūt savu mazu biznesiņu, un kas saprot, ka liekot kapēciņu pie kapēciņu var dabūt latu. Ja ne, tad nebūs nekā. Un tagad paskatīsimies arī paši uz sevi. Nevar gaidīt, mums neviens nekā nedod. Nedos jau arī. Protams, ka nedos. Ir jāstrādā. Un varbūt brīžiem ir jāstrādā nevis domājot par naudu, un nekad nevajag domāt par naudu, bet par to, kad es daru to darbu ar prieku. Un nav ko ar pirkstu rādīt uz citiem, vajag skatīties uz sevi. Par skaistu apkoptu lauku, par labi iztīrīt istabu. Un šodien liela daļa no latviešiem mācās strādāt. Mācās strādāt aiz robežām, jo šeit, kā kolkos laikos, 8 dēļ darba, 12 tūliņ pusdienas laiks, pavilksim mazliet ilgāk, un 5 taču viss iet mājās. Tā absolūtā vienaldzība. Bet arī mēs esam valsts daļa, un ja mēs tā izturamies pret darbu, ko gan var gaidīt? Nenāks neviens antiņš baltā zirgā. Nenāks. Pašiem būs jāsāk domāt ar galvu. Tie miljonāri, kas pasaulē ir ieguvuši, 10 gadus atpakaļ, tie ir daudzās paudzēs pelnīti naudiņi. Arī tos saimnieks, kurus izved 40. un 49. gadā, viņi neieguva labklājību, pārticību vienā gadā, vienā paudzē. Tur strādāja daudzas paudzes. Un taupot. Nevis pērkot lielas mašīnas, ceļot lielas mājas, pērkot dārgas biks, pierādot, reku, te nu es esmu. Tas ir smieklīgi, un tas ir stulbi. Mums ir brīnišķīga tauta, mums ir ļoti gudri cilvēki. Un nevajag visiem lekt līdzi. Mēs vienmēr esam bijusi pieticīgi. Un varbūt tagad arī jāmācās ir būt pieticīgākiem, labestīgākiem, izpalīdzīgākiem. Un tas, kas savā mūžā pirkstiņu nav pakustinājis otru labāt, tam nav tiesības internetā, medijos un dzīvē apriet citus. Nav viņam tādas tiesības. Lai katrs paņem spoguli šodien un paskatās sevi. Un šis ir interesants laiks. Neko vairs nevar noslēpt. Un nenoslēpsiet. Esiet godīgi. Nemelojiet. Neizliekaties labāk nekā jūs esat. Jūs esat labi. Jo nav ļaunu cilvēku, bet cilvēki, kas slikti rīkojās. Un ja godīgi, šad un tad mēs paši arī tādi esam. Būsim vienkārši godīgi. Nāk saulgrieži. Laipni lūgt man apļavā. Un šie nav ēšanas un dzeršanas svētki. Šie ir saulgriežu svētki. Varbūt atliksim tās alus pudeles malā. Un tos šašliks arī.
Varbūt vairāk sadosimies rokās un būsim vienoti, jo tas ir tas, kas šobrīd mums un Latvijai visvairāk ir vajadzīgs. Tautai ir jābūt vienotai. Vienotai mīlestībā pret savu zemi. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un es zinu, ka mums tas izdosies. Uz drīz redzēšanos.